Čau visiem! Šodien mums atnākusi vēl viena paciņa no Ķīnas, bet neliels prikols. Prikols tāds, ka viņa atnākusi no Lietuvas. Nezinu, kāpēc tas tā ir noticis. Sūtīt ar Lietuvas izsekošanas numuru un ir lietuviešu adrese. Varbūt noliktā. Tā tad paciņa ir priekš tāda kā sportistiem saturs iekšā. Tīri eksperimentāli varētu teikt. Priekš sportistē, labi, velkam ārā. Redzam, vairāk nekā nav. Tā, redzam kaut kādas štelas. Tā. Tātad saku uzreiz, kas tas ir. Tas ir pulsometrs. Tātad josta un pulkstenis, uz kuru pāriet viss puls un tā tālāk. Tā maisiņu liekam malā, skatīsimies. Tā. Pats pulkstenis. Tāds diezgan patīkams materiāls, gumija. Laiku rāda normāli, bet laiks tagad nav pareizs, ir jāuzstāda. Tātad stikliņš rāda sekundes, minūtes, stundas, minūtes. Tātad kas mums te ir? Apgaismojums, bet to tagad īpaši nevar redzēt. Varbūt var. Labi. Būs vēl apskats uz šo mantu noteikti, jo skatīsimies, kā viņi strādā, bet pats galvenais. Labi, vēl apstīsimies, kas mums josta. Tātad josta. Tātad šī te ir plasmasa. Šeit laikam ir kaut kāds sensors, kas skaitīs jūs pulsu. Tātad šīs malas no plasmasas ir gumijots, diezgan patīkams arī materiāls. Un auduma josta. Vēl kas uz krūtīm vai nedaudz zem krūtīm īsti, es vēl nezinu. Tātad vēl par kāda lietas būtība. Šī josta sūta signālu, jeb pulsu noteikto uz pulksteni un velkot uz rokas, skrienot vai sportojot, var skatīties, kāds tev ir puls, pamazināt, palielināt tempu un tā. Un tagad es neko vairāk nevaru pastāstīt, viss būs apskatā. Jā. Tā, kas mums ir menu, modi. Tad kas te? Un tā, skrējiens un sirdspuksti. Tātad puls. Un tā, kā pāriet atpakaļ. Viss pārējiem atpakaļ uz pulksni. Tā. Tā iet atpakaļ skrējiens. Kāds visu noņem. Labi, es tiksim vēl skaidrībā ar visu šo mantu. Tātad un pats galvenais. Šīs štelas cena bija $14. Jā, jūs teiksiet baigi mazi un teiksiet, ka baigais sūca šitā štela. Tāpēc jau es pērku, pārbaudīsim, kā ir, vai var pirkt šitādu šteli vai nē. Tātad vēl aizmirst piebilst, ka nāca 12 dienas, jo no Lietuvas. Īsti nezinu, kāpēc. Tātad šīs pārdevējs uz Latviju vairāk nesūta šo preci. Bet skatīsimies. Ielikšu aprakstā 2 linkus no eBay un AliExpress. Tā, tas laikam arī viss šodien. Tā, pirmais iespējas diezgan labs. Pārbaudīsim, kā izskatās. Un drīz arī būs apskats. Paldies visiem, kas skatījās.
spiežat laikus, abonējiet manu kanālu, sekojiet mūsu sociālajos tīklos. Visi linki ir aprakstā. Atā!